Jā, LU ir nosādošā vietā, un būtu grūti ielikt komandu, kurai nav nevienas Nevienas uzvaras. uzvaras, jā. Tur būtu grūti kaut ko mainīt. Šobrīd, redz, Vimsi ir pēc tabulas ir 13. vietā, bija priekšpēdējā vietā. Es tomēr viņus liktu mazliet augstāk, virs abām Keilām un arī Liepājas patreiz. Tur starpība ir maza, bet es liktu viņus tur, jo man mazliet, man patīk tas, kā viņi spēlēja, salīdzinoši priekš savām iespējām un sastāvu. Jo, manuprāt, abas Keilas vispār ir bez rokraksta un bez virziena, kādā viņas spēlē jau ento gadu. Nesaprotu vispār, ko viņas spēlē, tikai es tām komandām vispār neticu. Liepā ir, tātad Keilas ir 13. un 12. vieta, jā. Keila kluba 13. tāpēc, ka tur bija satraumējās viens no līderiem no sezonas beigām. Un tad 11. vieta ieņem man Liepāja, kur viņi teorētiski varētu ar Vimsi samājies, ar plus mīnus, tur ir, varbūt tā starpība ir ļoti minimāla. Liepāja, tur, kur viņi ir dēļ tā, ka viņi savu misiju pildu šogad, un tā sastāva iespējas ir tāds, kāds viņas ir. Un es ticu, ka Liepāja varētu spēlēt tikai labāk. Jaunā spēlētāja vienkārši pieliks un kļūs labāk. Tas viņa izcīnīs uzvaras, grūti pateikt, bet cerēsim. Tātad 10. vietā ir Vimsi. Vimsi, kā es minēju, ir priekš savām iespējām diezgan interesanti spēlē. Neko jau tādu viņi nerāda, bet vismaz kaut kāda ideja ir. Pērnavā ir 9. vietā tikai dēļ tā, ka viņiem ir diezgan liels budžets, salīdzinot ar tām komandām, kas ir beigās, un vienkārši nerāda savu potenciālu, kādu viņi varētu rādīt. Jā, es mazliet tajā spēku nagā, viņš jau vienmēr ir subjektīvs kaut kur, un tu ņem vērā ne tikai, es lielākoties ņem vērā šī brīža situāciju, šī brīža spēku ar mazu iespēju tam potenciālam, kādu viņi varētu būt. Jā, tad es ieliku Ogri 8. vietā. Stabila playoff komanda gada no gada, bet īsti nespēja performēt nostādzošajā sezonas nogrieznī. Tā kā jā, viņi ir pieredzējuši spēlētāji, it kā komplektācija ir ļoti līdzīga jau entos gadus, nekas baigi nemainās, tāpēc lielam tāds paredzams scenārijs. Būšu ļoti pārsteigts, ja kaut kas pamainīsies. Taltiks 7. vietā man simpatizē arī tā komplektācija, kāda bija. Arī gadu no gada lielam līdzīgi ir, bet viņiem tas stils ir tāds, ka viņi ir diezgan neparocīgi komanda daudziem. Es domāju, ka viņi playoffos arī būs. Valmiera ir 6. vietā, man patreiz, lai arī viņi ļoti labi sāk, šobrīd viņi mazliet slīd uz leju. Pirmkārt, ja nemaldos, Stenionis saspās vadītājs tikai nespēlē kaut kāds mačs. Un plus viņam, kā es minēju iepriekšējā podkāstā, viņam sezonas sākumā bija ļoti pateicīgs grafiks. Un objektīvi, manuprāt, pēc spēka viņi nav. Pirmā trīnieka komanda, kur viņi bija kaut kādu laiku, jā, viņi ir manā spēka rangā 6. vietā. Tad ir Ventspils ir 5. vietā. Interesants atkal sastāvs salikts, ir diezgan kvalitīvi leģionāri šogad paņemti, bet es domāju, ka Ventspils savu īsto potenciālu vēl nav parādījusi. Viņam ir 4 zaudējumi tikai, bet liekas, viņi varētu spēlēt vēl labāk. Es domāju, ka sezonas otrā pusē viņi spēlēs vēl labāk. Viņi tikko vinnēja arī Kalevu izbraukumā, Kramo, tā kā es domāju, ka viņi ieskriesies un tas sastāvs savā starpā saspēlēsies vēl labāk. Kalevu Kramo 4. vietā. Arī es domāju, ka augstāk viņiem būtu grūti šobrīd būt. Varbūt 3, bet tā, jā, viņi var arī teorētiski būt arī zem Ventspils pēc spēka samēra. Jā. Tas sastāvs viņiem nav tik dziļš un nav tik spēcīgs. Ir vietēji igauni, daudz izlašu kandidāti, izlašu spēlētāji. Tāda zināma vērtība, zināms virziens, ko viņi dara, kā viņi attīsta Igaunijas basketbolu. Tā kā tas tur diezgan daudz pozitīvas lietas ir. Bet tas, ka tas spēka samērs ir viena no labākajiem igauniem pieejamiem, viņiem vispār ir, viņiem ir sastāvā, bet ar to vien pat varbūt nepietiek, lai būtu labākā Latvijas-Igaunijas līgas komanda. Tartu es vēl pieskāros, man ir 3. vietā, viņi varētu, lai gan līgā viņi šobrīd 1. vietā, jā,
Es viņus ieliku 3. Viņi varētu būt 2. Bija ļoti grūti izšķirties starp VF vai Tartu 2. vietā. Es viņus ieliku 3., jo, manuprāt, VFs arī parakstīs vēl kvalitatīvu leģionāru drīzumā, un es pārnāšu arī tie par VF, līdz ar to uzreiz, izkrītot VFam šim Novickim, viņi spēlē uzreiz savādāk, viņi nespēlē tik smagnēji, ar 2 garajiem 4. un 5. numura pozīcijā. Viņiem tas sastāvs ir bišķiņ tāds elastīgāks, un šobrīd arī metēji no ārienes arī 4. numura pozīcijā, līdz ar to viņu tas spēcings, jeb plašums uzbrukumā ir daudz tāds kvalitatīvāks, un es domāju, ka viņi spēlēs labāk tikai. Tā kā Tartu ir 3. vietā, laba komanda, šogad ļoti labs sastāv komplektācija, ar izam lielu potenciālu īstenībā pacīnīties arī par titulu šogad, vismaz esošajā momentā. Tad VFs ir 2. un Rīgas Zeļi ir 1. Tas vieglums, kādā viņi spēlē, ir, uzbrukumā, tas pace, kas ir, viņiem ir ļoti augsts, teiksim, uzbrukuma temps un kvalitāte viņiem ir augsts, un labi individuāli spēcīgi spēlētāji, labi leģionāri, ļoti labi leģionāri, trāpīts tieši ar Fidleri arī, kas ir viens no efektīvākajiem vispār. Ne tikai Latvijas Igaunijas līgā, bet šajā Eiropas pusē vispār. Tā kā es uzskatu, ka Zeļi šobrīd ir potenciāli šī brīža spēka ranga, viņi man 1. vietā ir potenciāli labākā komanda. Ja šobrīd es liku Zeļi vinnēt titulu, es pat liktu, ka varbūt tur starp Kalevu un Ventspili, tur būtu vēl jautājums, kurš tiktu Final Fourā,